Man un jums, mīļie skatītāji, ir unikāla iespēja uzzināt, kas pašam kinomānim Jānim ir prātā un kādas sajūtas viņam ir saistībā ar kino un filmām. Jāni, kā tu jūties šodien? Sveiki! Jūtos brīnišķīgi. Tiešām ir Jāņu laiks un esmu gatavs atbildēt godīgi no sirds uz visiem jūsu uzdotiem jautājumiem. Ļoti labi, jo mums jautājumi ir vairāk vai mazāk par kino, kas arī ir tava joma, vai ne? Jā, viena no manām jomiņām. Kino ir tava sirdslieta vai tikai tavs darbs? Nu, ir tā. Esmu redzējis par sevi lielāks kinomāns un mazāks kinomāns. Bet es pats ļoti priecājos, ka, un ja man izdodas noskatīties kādu labu filmu, tam gan parasti ir mazliet tā kā ir jāgatavojas, jo ikdienā kaut ko uzslēgt vai kaut ko tādu, kas tā pie manis, teiksim, pats par sevi pienāk, nevienmēr ir tas pats labākais. Tā kā laiks ir ļoti straujš, visa dzīves ritms ir ļoti ātrs, tad varbūt tā apzināti skatīties katru dienu 3 filmas man neizdodas. Tādēļ es parasti cenšos izvērtēt un izvēlēties, ko es skatos. Līdz ar to varbūt tas nenotiek tik bieži, kā šā tev spontāni un tā. Kam tu dod priekšroku vairāk? Tu mīli skatīties filmas mājās ar draugiem uz dīvānu vai tev patīk iet uz kinoteātri un tā uz lielā ekrāna to visu baudīt? Nu tā, uzreiz gribās teikt, ka ir gan savi plusi ir gan kinoteātrim, gan mājas kompānija vai bez maz vienām pašām nosīties. Es teiktu, ka biežāk pat sanāk skatīties datorā filmas, jo tas ir vienkārši praktiskāk un ātrāk. Tu neesi no kā atkarīgs, jebkurā laikā tu vari apstādināt, vari turpināt, kad tu gribi un tādā veidā. Jā. Tā kā man ir daudz labu draugu, kas arī skatās un kas kaut ko iesaka un kas var arī iedot kaut kādas filmas. Tā kā, tieši tādi, kas arī mājās daudz dara, vai arī izvedās kaut kādā draugu pulkā uz lielā ekrāna palaist uz projektoru. Arī tā tiek skatītas filmas. Tā kā. Un kādas žanra filmas tu skaties visbiežāk ar saviem draugiem vai viens pats? Varbūt tu viens pats skaties tas romantiskās un raudi, ko tu nevari atļauties ar draugiem, vai varbūt otrādi tev patīk raudāt draugu pulkā? Nē, zini kā, vispār es esmu secinājis, ka es esmu laikam tomēr tāds gan emocionāls tipiņš un, lai mani aizkustinātu, man liekas, ka baigi daudz nevajag. Kaut vai viena no filmām pēdējām bija tā pati slavenā Avatar filma. Tur bija daudz momenti, kad es savā, naivumā vai emocionalitātē vai vēl kaut kādās īpašībās mēģināju savaldīties. Es noteikti negribētu emocionalitāti piedēvēt vai tikai sievietēm vai vīriešiem. Man liekas, ka tā ir tāda diezgan universāla parādība un tas nav nekas slikts. Vai tu esi pats, Jāni, domājis filmēties kādreiz kādā filmā un kāda būtu tā filma ideālā, kurā tu gribētu filmēties un kāda būtu tā loma, kur tu gribētu ārās tik smalki gan es nekad neesmu iedomājies kaut kādā sevi, kaut kādā konkrētā, rāmītī tēlā vai stāstā. Skatoties filmas, man ir bijušas reizes, ka es skatos, ka man tāda sajūta, ka es gribētu pamēģināt. Es esmu mazliet kaut ko mēģinājis arī filmēt, bet neteiksim tādā baigi nopietnā stilā, jo es arī neesmu nekāds profesionālais aktieris un nekas tāds. Un, varbūt es arī negribētu nekādu baigos kalnus gāzt, bet ja nāk tāds piedāvājums, es pamēģinātu un tur kaut kas atrastos un kaut kā tādā ziņā vienkārši kā tādu iespēju un kā priekš sevis izaicinājumu es noteikti redzu. Un, teiksim, ja kaut kur kaut kas tāds, ja man vienkārši kaut ko tādu piedāvāt, es noteikti neatteiktos pamēģināt. Un kā būtu tev piedāvāt vienā brīdī gan piedalīties šausmu filmas projektā, gan romantiskās filmas projektā? Kur tu izvēlētos? Un tev būtu tikai viena iespēja. Interesants jautājums, jo, piemēram, apzināti neesmu noskatījies nevienu šausmu filmu. Nevienu šausmu filmu noskatījies. Trakākais, ko esmu redzējis, ko es vienmēr atceros, ir filma nosaukuma Ceļagals, viena no daļām. Tur ir kaut kāds, priekš manis tās bija lielākās šausmas. Tad kādreiz redzēju pa televīziju, kaut kāds svešos rādīja. Un arī to es neesmu visu redzējis, bet aptuveni atceros tos briesmoņus un tā. Jā, bet ja jāizvēlās romantiskās un šās filmas, tad droši vien varbūt atkal tas būtu baigi. Tā dabīgi es sevi redzu vairāk tādā kaut kādā
Negribu to teikt. Romantiski. Negribu to atzīt. Nē, es piedalītos šausmu filmā. Es piedalīšos šausmu filmā, jo tad, kad īstenībā redzi to no malas, kāds top, un esmu redzējis arī kinomānijas sakrā kaut kādas šausmu filmas, kā tur aizskatos, viņas ir tapušas, un kādi tie briesmoņi staigā tādi priecīgi pa to uzņemšanas laukumu, un tad tikai, kad jātais šausmas, tad viņi tur taisna ar spēcefektiem, visu nenormāli to uzķūnē un uztais, tad tā īstenībā tā jau tikai filma, un nekas tāds nav, un īstenībā tas varbūt būtu pat, tas būtu tā. Interesanti un noderīgi par to visu pasmieties no aizmugures un skatīties, cik tas nopietni un šausminoši izskatās tajā kadrā tāds teātrī. Jā, bet tur tā lieta, ka tu filmu skaties, tad tu ļoti reti iedomājies, kā tur tas ir, kā tās asins uztaisīts vai vēl kaut kas, tur vienkārši skaties un šausmīgi tiešām tāds ir. Kāda ir tev bērnības mīļākā filma, ko tu nekād nevar aizmirst arī pieaugot? Arī man tālu nav jāmeklē atbildi, un pirmais man sitiens pa galvu ir King Kongs, jo, kad es biju mazs, tad man tēvs strādāja kultūras namā Tervetē, un tur bija lielais ekrāns, un visi sanāca skatīties kino kaut kādos attiecīgos kino vakaros, un tur rādīja King Kong, un tā bija pirmā filma, ko es redzēju, un tā bija pirmā filma, pie kuras es raudāju, un tie ir mani pirmie iespējas vispār par kino. Kā ir ar Jāņu vakaru, vai tu King Kong esi skatījies arī Jāņu naktī? Jāņos gan... Nē, Jāņos vienīgā filma, kas man asociējās, ir Limuzīnas Jāņnakts krāsā, ko ap to laiku es vienmēr esmu laimīgs redzēt. Tā kā iespējams arī šajos Jāņos tas varētu notikt. Mums tieši ir paredzēts liels svinības un ir paredzēts projektors ar visādām aktivitātēm, un es domāju, ka arī šī filma varētu būt viena no galvenā vakara naglām. Un es arī nezinu, vai Jāņu vakars ir īstā reize, un kad vajag sēdēt negluži pie televizora vai kā tam līdzīgi. Tas tā fonā kaut kādai atmosfērai var derēt, bet pie televizora, man liekas, ka Jāņos nav jāsēž, ir jāiet dabā un jādara visu kaut ko parasti darīt. Tad tu domā, ka skatīties filmas Jāņu naktī nav stilīgi, jā? Nē, ar šitādiem apzīmējumiem es nekad nenāku klajā, lai kāds dara, kā zina. Bet es nebūšu no tiem, kurš Jāņu vakarā sēdēs pie ekrāna. Jāņos, tradīcijās ir kāds tiešām parasti tiek darīts un maksimāli tuvu dabai, teiksim, mūsu folklorai un kopā. Kas ir jādara, jo man liekas visiem ir skaidrs Jāņos, tā kā... Un ko tu pats darīsi Jāņos? Vienā vārdā es svinēšu. Es svinēšu un es noteikti daudz dejošu. Cik man mana pieredze rāda, ka baigi Jāņa vārda dienu neviens nesvin. Man liekas, tas viss ir tāds liels svētku sakarā ar dabu, ar salgriežiem, ar tām tradīcijām, bet, teiksim, kā vārdu. Un, protams, tas ir Jānis, Jāņa māte, Jāņa tās, tas visu laiku tiek Jāņa bērni, visu laiku tiek skandināts, bet, teiksim, es kā Jānis tur... Nespēlēju galveno lomu. Nespēlēju, tieši tā. Vismaz man tā ir. Kur ir tā filma, ko tu ieteiktu noskatīties visiem pasaules iedzīvotājiem uz šīs planētas? Klausies, šis ir nopietns jautājums. Protams, es varu uzķert jebko un pateikt, hei, nosties šito, hei, nosties to. Bet, ja man prasītu kaut ko no mūzikas lauciņa, es teiktu, hei, noklausties šito te un tādā garā. Bet no filmām viņas ir tik dažādas un mēs esam tik daudz, un vai tiešām ir viena filma, kas visus spētu, visas. Tas ir labs jautājums. Tā ir tava atbilde, es domāju, ka nav tāda universāla filma. Jā, es teiktu, ka varbūt nemaz tādas filmas nav. Šis ir ļoti labs jautājums, es padomāšu par to, lai man... Būs tev viela, ko padomāt Jāņu naktī. Jā, un tad nākamreiz, ja mēs kāds vēl tiksimies šajā portālā vai kur man būs iespēja to atzīmēt, es teikšu, visi noskatieties šito te. Jā, jo jebkuru filmu, kuras te gribētu nosaukt, man liekas, viņa būtu kaut kādā ziņā, viņa būtu tikai uz kaut kādu vienu aspektu vai uz kaut kādu emociju vai kaut kādu pieredzi, kaut kādu baigo stāstu vai kaut kas tāds, bet lai tā būtu, ka visiem viņi ir jāredz un ka viņi darītu tiešām kaut kādas globālas pārmaiņas, es nezinu, kur filma tā ir, jo tajā pašā laikā ļoti daudz tādas filmas var būt, es nezinu, tiešām arī kuras miljoni skatās, vai to pats skatoties pēc pārdotajiem datiem, ko vienmēr arī kinomānijā var uzzināt, vai pēc topiem, kuras ir normāli pieprasīts, tas tā viss ir. Bet tajā pašā laikā es vienmēr zinu kāds cilvēks, kas pasaka tieši par to filmu, ka nekā tur nebija. Tavs novēlējums ifdb.lv skatītājiem? Gan Jāņos, gan arī vispār tā pa dzīvi
iet dabā, mācīties no dabas, neskatīties daudz uz citiem, kā skatīties uz sevi, skatīties sevi iekšā. Tas, protams, ir tas, kas man šobrīd ir aktuāls, bet pašā laikā es tiešām arī cilvēkiem novēlu meklēt un atrast. Paldies, Jāni, tev liels par tavu interviju, par tavu godīgumu, par tavām pārdomām. Un es tev novēlu no sirds nosvinēt Jāņus bez kino. Jā, tas vakars, lai iet zem citām zīmēm. Kino atstāsim brīvdienām, tādām darba dienām un citiem brīžiem. Jāņos ejam dabā un svinām, dejojam un tādā garā.